Labvakar! Mani sauc Agnese Krivade, un man bija tas gods piedalīties feministiskā sieviešu žurnāla Samanta veidošanā. Es esmu tajā uzrakstījusi rakstu par dabisko apmetojumu, ko mēdz saukt arī par lieko apmetojumu. Es šodien, diemžēl, nevaru būt kopā ar jums. Tomēr pēc galvenās redaktoras Ingrīdas Pičukānes lūguma es centīšos jūs iepriecināt ar mazu fragmentiņu no sava raksta. Kāpēc mēs izskatāmies kā? Cīnīties ar apmetojumu es sāku 14 gadu vecumā. Pubertāte man sakrita ar kapitālismu pirmsākumiem, proti ar tiem laikiem, kad mēs vēl nepratām atšķirt patiesību no reklāmas. Vispirms visas meitenes 7. A kļuva atkarīgas no dezodoranta Impulse. Mūs savā starpā atšķīra vienīgi izvēlētais apakšaromāts. Un aptuveni ap to pašu laiku pa televizoru rādīja arī to, ka kāja ir tik gluda, ka pa to noslīd zīda lakatiņš. Hipotētiskais zīda lakatiņš ātri vien kļuva par manas kvalitātes rādītāju. Starp citu, mans raksts, ar ko varat iepazīties feministiskajā sieviešu žurnālā Samanta, tā arī saucās Piemineklis zīda lakatiņam. Vārdu sakot, par zīda lakatiņu runāja visas meitenes klasē, un tā arī es iepirku vislētākos skuvekļus un sāku skūt kājas. Es iepirku, starp citu, nevis sieviešu skuvekļus, kas bija rozā, jo tie bija dārgāki, bet es iepirku parastos vīriešu skuvekļus. Es pat arī atceros to reizi, kad es pirmo reizi varēju atļauties tos rozā skuvekļus, un tas likās kaut kas īpašāks. Nu, protams, to, kas starp šiem skuvekļiem nebija nekādas atšķirības, to es uzzināju tikai tagad. Vārdu sakot, kājas es skuvu aptuveni katru 3. dienu, jo ezītis skaitījās ņirdzīgs un tizls. Vienreiz atceros, ka viena klases biedrene man uzbrauca. Viņa teica, kājas tev ir noskūtas, bet ceļi tev ir spalvaini. Tas mani šausmīgi aizskāra, un no tās dienas es arī sāku skūt gandrīz neredzamos gaišos matiņus, kas man auga uz ceļgaliem. Uz bikini vaksāciju pirmoreiz aizgāju, kad man bija 16. Pēc klases biedrenes ieteikuma pie Ināras, kas strādāja Kolumbīnē uz Brīvības ielas. Procedūra bija šokējoša un sniedza vēl nepieredzētas izjūtas, atkailinoša, mazliet sāpīga, viegli uzbudinoša un smieklīga. Tās laikā varēja savākt visādus jokus, ko stāstīt draudzenēm. Piemēram, kad Ināra man jautāja, kādu frizūriņu gribēsim? Klases biedrene pēc tam teica, ka vajadzēja atbildēt grebeni. Nu, kaut kas tāds jau tur arī sanāca beigās. Tas vecums vispār bija ļoti interesants. Ap to laiku mēs visas it kā sākām jau salaist, bet vienlaikus tas nebija svarīgāks par kopīgu ņirkšanu, kas mijās ar kopīgu raudāšanu, apskaušanos, piedzeršanos, kaitinošu uzvedību publiskās vietās. Viss pārējais tika uzlūkots kā otrais galvenais vai pat traucējošais, proti mācības, vecāki, pienākumi, tikai traucēklis. Džeki, materiāls, par ko kopīgi ierēkt, nu vai paraudāt. Un, var sakot, atbrīvošanās no apmetojuma, kā arī dalīšanās pieredzē par šo jautājumu, piederēja pie šī bezkaunīgās Tīnes komplektiņa. Kā man ar to visu gāja tālāk, to jūs varat izlasīt, iepazīstoties ar manu rakstu. Tāpēc aicinu iegādāties feministisko sieviešu žurnālu Samanta. Paldies par uzmanību un patīkamu vakaru!